Ik nedēļu 10 latviešu hiti, 2 Latvijas mūziķi un 3 aizraujošas spēles. Latviešu dziesmu top 10. Latvijā spēlētāko radio hitu iknedēļas tops. Hei, ēkārt latviešu hitu klausītāji un ēkārt latviešu hitu YouTube kanāla skatītāji. Mans vārds ir Toms Barons un atkal ir ceturtdiena, atkal ir 3:00 un tas nozīmē, ka latviešu dziesmu top 10 raidījums iet gaisā. Tikai latviešu dziesmas, tikai Latvijas raidstacijas un tikai latviešu hiti. Kā allaž pie mums ciemos ir 2 forši mūziķi. Kas tie tādi ir? Mēs noskaidrosim uzreiz, ko līdz jūs savās automašīnās pagriezīsiet radio nedaudz skaļāk un savukārt YouTube'ā uzspiedīsiet laiku zem šī video un piesakosiet ēkārt latviešu hitu YouTube kanālam un paskatāmies, kas ierindojās iepriekšējās nedēļas top trīniekā. Dziesma numur 3. Dziesma numur 2. Dziesma numur 1. Ar vienu domu sirds tev nav pelnojis, jo zaudējot visu, zaudē neko. Latviešu dziesmu top 10. Latvijā spēlētāko radio hitu iknedēļas tops. Nu redz, ik nedēļa ciemos tiešām ir 2 Latvijas mūziķi, un ik nedēļa mēs spēlējam 3 spēles. Mums ir viens uzvarētājs, vai pareizāk sakot, viens zaudētājs, kurš izpild baigi feinu uzdevumu. Kas pie mums ir ieradies, tūlīt pat arī noskaidrojam, un mēs vienmēr cenšamies pieteikt viesus tā skaisti. Klausāmies, ko mēs esam sagatavojuši. Pirmais hitu meistars. Ja Talsi būtu karaļvalsts, tad šodien man viņu priekšā būtu jākrīt ceļos. Ja visas pasaules dziesmas spētu runāt, tad visas kā viens lūgtu ņemt tās viņa paspārnē. Vienmēr un visur telpās kļūst gaišāks, ja ar savu humoru, dvēseliskumu un melodisko dziesmu skanējumu tajās parādās Intars Busulis. Wow! Ar visiem komatiem klausies. Šo te pats sarakstīja. Nu, kurš tam cits ir rakstījis, saproties? Wow. Šis ir vienkārši. Nu, klausies, tad man... Šī ir pirmā reize, kad man datoru kāds paraksta. Un, Lūdzu? saproties, ikā ar sirdi un dvēseli paldies priekš manis, bet ejot prom, man šis būs jādod darbam. Es izgriezīšu. Nu, nekas. Nē, to vairs nevar notīrīt. Super, paldies. Laižam tālāk. Otrais hitu meistars. Ja banka būtu orķestrs un valūta būtu notis, tad iespējams, viņam paliekot tur strādāt uz šo dienu, Eiribors būtu muzikāls skaņdarbs, kuru varētu izslēgt. Taču mūsdienās savu ceļu ejot, viņš devis mums tik daudz dvēseliska piepildījumu caur skaņdarbiem, kuros kripatiņu sevis var atrast tik viens. Mūziķis Jānis Aišpurs. Wow! Eiro. Te ir otra puse, kur var parakstīt. Varbūt Nē, nu, tad jau. Tad jau. Radio klausītāji un ēkārt latviešu hitu YouTube kanāla skatītāji. Šobrīd abi mākslinieki ir parakstījuši manu dienesta datoru. Pēc šī raidījuma noteikti man izsauks sarkanā paklāja, bet tas bija tā vērts. Wow, cik skaisti. Bet šeit tev viss vārdziņš. Es arī pirmo reizi uz datoru parakstos. Tas ir... Es tikko pazaudēju to savu datoru parakstīšanas nevainību. Jā, tieši tā. Un jauki, ka es biju pirmais. Jā, tieši tā. Tādā ziņā. Klau, kungi, prieks jūs redzēt šeit, un jāteic, ka es zinu, ka noticis ir liels notikums jau iepriekšējā, tā teiksim, pagājušā gadā. Interam Busulim ir iznācis albums ar nosaukumu Spēlē savā burvju flautā. Urā! Pateicoties Jānim Aišpuram. Līdz pateicoties, jā, tieši. Un tas patiesībā arī bija mans pirmais jautājums. Jāni, kā tu iekriti šajās fantastiski melodiskajās lamatās? Man nācās ļoti melot, kad es gribu to darīt, kad man patīk. Un tad jau vairs atpakaļ ceļa nebija. Bet, zin kā, dzīvē vai kaut kāds izaicinājums vienmēr, un ar Kārli Lāci mēs kaut ko, nezinu, kopā sportojām. Ziedonis Lācis vīriešu koncertu kaut ko, un viņš stāsta, kad plāno jaunu albumu meistars. Es prasu, kas producēs. Viņš saka, es nezinu, tu gribi, un es tajā brīdī pasaku, aiziet, daram.
prāts, cik bezatbildīgi vispār. Bet, ja godīgi, es pirms tam, man liekas, nebija runājis ar tevi ilgāk par 30 sekundēm. Jā, bet iestrādīts jau bija, bezatbildīgi, jā, bet varbūt daļai, jo tas bija, kā uz karstām oglēm, kas bija noproducējis, ierakstījis Ziedonis Lācis vīriešu albumu ar Kārli. Līdz ar to viņš kaut kādā mērā jau zināja, ko no manis sagaidīt. Es arī apmēram izstāstīju, kā es to redzu, ja tas esmu es, un tad mūsu redzējums sakrita. Interam arī nebija būtiski iebildumi, tikai tas, ka vajadzēja matus drusciņi īsāks nogriezt un tā saķemēties vairāk, bet pārējais bija labi. Skaidrs, ka šī raidījuma laikā mēs noteikti daudz parunāsim par, es teikšu tā, par dāvanu sievietēm. 8. martā. Daudz parunāsim par singlu līnijas, bet... Starp citu, Jānis, ar tavu sieviņu gan. Pirms tam bija runājis ilgāk par 30 sekundēm. Jā, tālāk, lūdzu. Ko Jānis atbildēs? Nu, zin kā, diemžēl visas lietas šajā dzīvē es nevaru mainīt un novērst, un kaut kā mēs ar ilgu, kā saka, terapijas kursu esam tikuši pār šīm un mēģinam dzīvot no jaunas lapas. Radio klausītāji un nekāda latviešu YouTube kanāla skatītāji arī šo singlu līniju šodien mēs noklausīsimies, parunāsim daudz un dikti par gaidāmo tūri, par koncertiem, bet mums ir lēnā garā jāvirzās uz priekšu arī ar tādu foršu skaņdarbu, un es domāju, ir īstais brīdis, lai mēs paklausītos, kas ierindojās topa 10. vietā. Un tie ir nevien citi kā Rock and Berries ar Pienāks rīts. Klausāmies! Dziesma numur 10. Dziesma numur 9. Ārkārtas vēlēšanās, es tomēr izvēlējos tevi. Tagad vienādojumi izskatīs augstākajā tiesā. Nenosalsti vēl nāk ziema, dažas pēdas augstāk liriskais. Latviešu dziesmu top 10. Latvijā spēlētāko radiohitu iknedēļas tops. Nu, lūk, 10. vieta izskanējusi arī 9. Subscriptum ar ievēlies, kungi, kā šie skaņdarbi, kā šie mākslinieki mums patīk un vai ikdienā vispār sanāk klausīties latviešu mūziku? Nu, man pats Subscriptum arī sanāca sadarboties uz viņu EP, noproducēt, un ir prieks dzirdēt, ka puišiem joprojām ir savs rokraksts, ka viņi nav pārdevušies, nav pazaudējušies, un kad dzirdot, kā pasaka, viņus vai jūsu FM viļņos vai internetā, tu zini, tie ir viņi. Inters? Jā, es piekrītu katram Jāņa vārdam. Starp citu, viņš ir stāvējis arī pie Saduna Laiča šūpuļa. Būs viņa topā vēl? Vai Sadalēns būs šajā topā? Es domāju, ka jāklausās būs līdz galam, lai mēs to zinātu. Intriga. Bet tā es piekrītu Jānim, jā. Jānis labi pateica visu. Klau, daudz un dikti, kā jau minēju, parunāsim par jūsu sadarbību, par gaidāmo tūru, par dziesmu vēl un vēl, bet vai esat gatavi uzspēlēt pirmo spēli? Aiziet. Noteikti. Pirmā spēle saucās Hīts uz mutes, tūlīt pat jūs dzirdēsiet latviešu dziesmu skanām reversā, un tas, kurš pirmais uzmin šo dziesmu, zina dziesmu, sit pa zvaniņu, bet es informēju, es ieskaitu, ja jūs pasakāt vai tikai dziesmas nosaukumu, vai izpildītāju. Tā kā abi nav zinām vai neatceraties, es ieskaitīšu arī tikai vienu. Esam gatavi klausīties? Okay. Hīts uz mutes! Spēle Hits uz mutes! Apveceļš. Nu, šeit ir kutelīga situācija, man ir jāieskaita. Tas tiešām ir apveceļš, vai ir nojausma, kas tā varētu būt par dziesmu? Es gribēju teikt, mūzika. Nē. Vai Bermu divstūrs? Bermu divstūris. Jā, Bermu divstūrs. Ko daram? Mēs daram tā, ka patiesībā tu jau pateici pareizi, jo tas ir Bermu divstūrs un apveceļš kopdarbs. Tā kā Interam man ir jāieskaita šis punkts. Jā. Mamma man teica. Ļoti brēķī, tas ir ko saviem sapņiem. Bermu divstūrs un apveceļš. Meitenes sakos nav. Ejmās ar dzīvi nekaulē, ko nav pelnījis terē, paņem naktī azotē. Beidz, man jau liekas, ka klasiskāk ir tas, ja teiksim, būtu Jānis Aišpurs un Raimonds Pauls, ko teikt pa prieku. Raimonds Pauls. Un šeit arī apveceļš noteikti pirmajā vietā. Marats man piedos un piekrīt. Jā, nezinu, kā tā tur X-faktorā būs ar viņu. Blakus sēdēt tālāk. Nu ko, pirmā spēle ir noslēgusies. 1 punkts ir Interam Busulim. Mēs laižam tālāk ar dziesmu numur 8. Tas ir Kristis Novāra, Cik tālu vēl? Dziesma numur 8.
dziesma numur 7. Saka tev nesanāks, zini, tas ir vārds, tu esi mākslas darbs. Ja kāds, saka tevi gaismas. Latviešu dziesmu top 10. Latvijā spēlētāko radiohitu iknedēļas tops. Nu ko, arī 7. vieta izskanēja Ekāra Latviešu hita ēterā. Neviens cits kā Music ar savu pēdējo singlu Mākslas darbs. Mākslas darbs. Jā. Nu, Kristālā man arī ļoti patīk. Es biju X faktorā, ka šī dziesma bija... Cik tālu vēl, jā? Pirmas skaņojums, ļoti labi iespēju atstāja. Jā, man patika, ka viņš... Cik es nopirku pirmo reizi latviešu valodā, un bija ļoti iespaidīgi. Tā skaņa bija tāda pasaulīga. Firmīga, jā, un tā viennozīmīgi ir viena no manām aizgājušā gada mīļākajām dziesmām. Piekrīt, jā. Un radio klausītājs arī daru zinām jums, ka Kristis Novās, ar citu arī šajā pašā raidījumā, viesojoties šeit, apsolīja, ka jau tuvā šī gada sākumā varēsim dzirdēt arī nākamo dziesmu latviešu valodā. Laižam tālāk. Jā. Un ir viens jautājums, vēl nesaistīts ne ar koncertu 8. martā, ne ar singlu līnijas, bet es gribu, lai jūs padalāties ar kādu foršu stāstu iz dzīves. Kas ir bijis viss tāds neparastākais koncerts, kur ir noticis, jūs privātais koncerts, kur ir noticis, vai kaut kas atgadījies viņā? Un tak tik daudz koncerti ir bijuši, Inter, tev noteikti, Jāni, tev arī grupai Soundbest, un viss taču kopā, taču tik daudz gadus skatos. Jā, mums bija tāds gadījums, aizbraucām ar grupu uz Liverpooli, uz muzikas konferenci, festivālu. Tā kā pie Beatliem. Tā kā pie Beatliem, apstīties to, vai ne, kā tur ir, vai tiešām tur ir tās nots gaisā lido, un zin kā, pirmais koncerts tur tāds, festivāla skatu, viss tur forši, un tur tā, un tad ieraugam savu otro koncertu, kurš, zin kā, izstās depiņā nopirks tās 3x3 metru grila teltis, vienkārši tādas, un Logitech tumbas ir mazliet lielākas uz datora galda nekā tās, kas mums tur bija. Un tas bija mūsu otrais koncerts Liverpoolē, un ja skatās vēsturiski, jā, tas laikam ir pats jocīgākais, bet, zin kā, darbiņš jādara, tu aizbrauc uz to muzikas konferenci, teorētiski kāds tev tur var sadzirdēt, bet tikai teorētiski, jo grila telts nav mīļākās skatuves konferences dalībniekiem, bet, kā saka, tā rūpmais garoziņa ir jāgrauž. Inter, ko liks pretī kā stāsts? Vispār runājot par to galu, ja? Arī mani uzaicināja, bet kā dīdžeju uz Dublinu vienā klubā spēlēt diskotēku. Kurš gads tas ir? Tas, man liekas, bija kāds 7 gadu atpakaļ, 8, kad es biju vēl DJs Guano un spēlēju visus 90. gadu. Tu biji DJs Guano? DJs Guano, jā. Guano, starp citu, tulkojumā ir pērtiķa kakas. Jā. Un es spēlēju visus Two Unlimited un Backstreet Boys un Doktors Albāns un ko tik es nespēlēju. Hathaway, yes. Stopētimi. Un? Doktors Albāns. Un ļoti veiksmīgi. 2 dienas tur pavadīju brīnišķīgā noskaņojumā, bet vēl viens bija, starp citu, pasākums. Kāpēc es par to galu vēl runāju? Ļoti interesanti pasākums, kurš nenotika. Man atnāca memorijas, ka kaut kādā 25. kurā tur novembrī vai oktobrī, nezinu, bija koncerts Īrijā, bet viņš nekad nav bijis. Bet plakāts bija un bija Covid, un tad tas koncerts nenotika, bet memorijas man atnāca. Tas ir tas saucamais Silent Disco. Jā, Silent Disco, jā. Ko, paldies jums par šiem stāstiem. Es domāju, ka Ekāra Latviešu klausītāji ir visnotaļ priecīgi. Patiesībā par DJ karjeru es arī biju palaidis garām. Pirmo reizi dzirdu. Man pat bija licence. Es kādus 5 gadus nospēlēju. Bija licence vajadzīga, lai varētu būt DJ? Jā. Arī šobrīd viņi ir vajadzīgi, lai oficiāli spēlētu. Tādā valstī dzīvojam. Likumam ir jākalpo. Likumam ir jāklaus. Jā. Bet tajā man ievilka UFO. Nav pārsteigums. Galīgi nē. Es pat piedalījos kā jaunais, daudzsološais DJs veco DJu salidojumā Ikšķilē. Wow! Cik DJ tur salidoja? Tur bija DJs Japānis, Goviņš. Japāns ir leģendārs. Jā, un tur vēl bija daudz džeku. Krauhus arī bija? Noteikti. Un tad es biju kā jaunais daudzsološais ar vecajiem tiem gabaliem, kurus jau 20 gadus tie DJ vecie vairs nespēlē.
Nu, kolosāli. Tā saka, mūžu dzīvo, mūžu uzzina kaut ko jaunu par tevi, Inter. Jā. Ko, esat gatavi nākamajai spēlē? Jā. Provējam. Kaut kur dzirdēts. Spēle kaut kur dzirdēts. Tūlīt pat es lasīšu liriku no kādas Latvijā zināmas dziesmas. Lasot šo liriku, jums ir vienkārši jāuzmin, kā sauc šo izpildītāju vai kā sauc šo dziesmu. Tieši tik vienkārši. Kā tev nav pirmā ģimnāzija? Tā tev nav pirmā ģimnāzija, vai ne? Esat gatavi? Nepārskaidrs pieskaita 1, pareizim 3 pieskaita 1, pārskaidrs dala ir 2. Jā, tieši tā. Jā. Tas viņš no turienes. Jā, koris kamēr. Beidz. Kamēr mēs vienu rakstām, 2 galvā. Jā. Nē, es nervozēju. Nu, davai, sākam, es nervozēju, lūdzu. Galvā. Okay, tā. Labi. Vainīga vienmēr saule gan. Tad, kad viņas nav, gan tad, kad beidzot vairs nav, anormāli augsti, viņa piezvanīja mani sauca ārā. Izlikos, ka paskatījos tukšajā kalendārā un pusstundu vēlāk pirmajā rindiņā. Grīziņkalna tālajā galā, kad manai rokai pietuvojās viņa labā, man ir lasāms manā apkaunojoši sārtajā sejā. Kad Grīziņkalna tālajā galā, mani taureņi reiboja vēderā, un es nosarku tā, it kā gadu būtu sēdējusi mājās. Nu, kurš uzsīt? Es neredzu? Jānis bija pirmais. Es gribēju teikt, ka tās ir Rīgas modas. Ļoti labs minējums, bet nepareiz atbilde. Jā. Es iesaku darīt tā, ka tu varētu teikt minējumu, un tad es nolasīšu piedziedājumu daļu. Jā. Māra Upmane Holšteina varētu būt. Identisks rezultāts ar Jāni, labs minējums, bet nepareiz atbilde. Labi. Lasu piedziedājumu. SPF 3000, kad viņš man pieskarās. Tā kā viņš jau pēkšņi, tikko bija viņa. Tas no blefs gandrīz, apdeguši vaigi un degungals. SPV 3000. Man šķiet, ka aizpagājušā gada hits. Tā ir meitene. Tā ir ļoti neparasta meitene. Bū. PF 3000, kad viņš man pieskarās. Tas nav blefs gandrīz, apdeguši vaigi un degungals. Kā sacīt jāsaka? 2-0. Talsu labā. Nu, bet Talsu karalim kā es vienkārši kaut ko iebilst. Būtu tev sveiciens un varu pačukstēt, ka viņa šobrīd strādā arī pie ļoti forša albuma. Un kā zinām to, ka viņa visu dara pati. Jābūt kaut kam labam un garšīgam. Es redzēju klipiņu. Vakar. Rīt viņa nāks ārā dziesmā. Vakar redzēju tā tīzerīt. Tīzerīt, jā. Arī. Viņa iet pa pilsētu, visu fonā blūriņā. Ar daudzām bizītēm vai kā to nosaukt. Jā, tas bija smuki. Man ļoti patika. Bet ko nu šoreiz pa citiem? Ņemot vērā to, ka tiešām ir singls, kas šodien arī ceļos pie radio klausītājiem un pie tiem, kas skatās mūsu EKR Latviešu YouTube kanālā. Tas nozīmē to, ka šajā topā šodien būs nevis 10 dziesmas, bet atkal 11, jo mums ir jātaisa pirmatskaņojums. Un līdzās tam arī ir lēnā garā jāsāk gatavoties kungiem dāmu apsveikšanai, jo gal galā astoties Marstāmais kalniem. Jā. Jau pavisam drīz izstāstīsim, kurā vietā lielais notikums būs. Ir garām jau Valentīna diena. Valentīna diena jau pagāja, mēs jau nosinējām vaļīgu dziesmu. Nu, pat pamūdos. Bet arī jau nebija, kur iet, tā teikt, vai ne? Valentīna dienā. Nekur jau nebija, kur iet. Tu aizies. Vai te bija arēnā kāds koncerts sakarīgs, vai ne? Trešdienā 14. 8. martā, tad būs sakarīgs mazā koncerts. piekdiena, lūdzu. Nu, ko, draugi mīļie, to visu jūs pēc brīža uzzināsiet, bet mēs gan laižam tālāk ar top 6. vietu, un 6. vietā mums šodien ir Fiņas un Patriša raķešu zinātne. Jau, Haidī. Oho. Dziesma numur 6. Tu man esi viss, tev to vajadzētu zināt, un šis nav burļu triks, šī nav raķešu zinātne. Dziesma numur 5. Manu sirdī kaut kā vienmēr atdzīvini, un kādu brīdi man šķiet, ka tu aiz mani nesadzirdi, bet tu tak labi zini, bez tevis man nav jēgas meklēt paradīzi. Latviešu dziesma top 10. Latvijā spēlētāko radiohitu iknedēļas tops. Nu redz, arī 5. vieta ir izskanējusi, neviens cita kā Zebrene ar savu pēdējo singlu ar nosaukumu
Pazūd puls. Pie mums ciemos joprojām ir Inters Busuls un Jānis Aišpurs. Sveiki. Pirmo reizi, jūs tā kā pirmo reizi kopā vienu projektu ietvaros? Izklaides projektu ietvaros, jā. Izklaides, jā. Šādā intervijas formātā. Jā, bet tā jau mēs kopā jau esam gadu, jau esam kopā. Es pat esmu ciemos bijis, vai ne, Ģibuļos. Jā, es fotografējies pat pie manis attejas ārā. Jā, nu, tik redz, es pagaidām vēl tikai zeķi sūtu. Līdz tam, jā. Man atkal zeķa nav. Nu, redz, jā. Būs, Jāni. Nu, redz, man par toaleti neko nesola. Jā, sacīt. Klau, runājot par 8. martu, varbūt tiešām varam lēnā garā jau ietīzēt, kas galu galā tur notiks. 8. martā visi EHR latviešu hītu klausītāji. Un pārējā sabiedrības daļa. Kur klausās latviešu mūziku, protams. Aicināt uz Arēnu Rīga. Tur abonementu orķestris un tas tur Inters Busulis spēlēs savā burvju flautā. Un tas nozīmē, ka biļetes jau ir pieejamas. Biļešu paradīzē. Un starp citu, uzstāsies arī Jānis Aišpurs. Es tieši gribēju jautāt, ko vēl mēs varēsim redzēt. Nu, skaidrs, ka album gan vecās, gan jaunās dziesmas droši vien Inters izpildīs ar abonementu orķestri. Jā, daudz bleķu. Visi ir sametināts no tām lietām, protams, es saprotu, ļoti, ļoti maz. Gaismas ir sariktētas un viss jau tur izskaitīts pa skrūvītei. Zobenrijai būs? Uz zobenu rijēja nebūs, bet Delfīnu šovs. Būs triki. Delfīnu šovs. Nebūs. Jā, nu viens delfīns būs. Jānis Aišpurs. Būs vienīgais ciemiņš mums koncertā. Tagad dziedošais ciemiņš. Mēs nodziedāsim mūsu duetu, kurš ir jaunajā albumā. Es tiešām būšu vienīgais? Jā, tu būs vienīgais viesis. Jā. Nē, viesi jau var būt, tā kā viesmākslinieks, jā. Nu, Raupā vai kāds pigors, tas nu gan tiks tautās daudzināts. Tāpēc, ka tu esi vainīgs pie visa tā jaunā albuma. Tikko atbildīja pa lecos iegulās. Jā, tur jau tā lieta. Nu, es domāju, ka tas ir tikai vēl viens papildinošs iemesls, kādēļ ir vērts aiziet. Un pēc koncerta satikties. Jā. To visu izrunāt. Ar Interu. Jā. Klau, bet vai ir taisnība tā, ko runā sabiedrība un laicīgā prese? Šis nebūtu nav vienīgais koncerts, ar to tikai viss sākās. Jā, paldies, ka jūs apjautājaties to burvīgi. Būs 15. un 16. martā Daugavpilī. 2 koncerti. Urā. Tad mēs dodamies uz Rēzekni, tad uz Cēsīm, tad uz Liepāju. Wow. Ja, biļetes pieejamas uz šo brīdi ir tikai Daugavpilī un Arēna Rīga. Tas nozīmē, ka pārējās vietas ir izpārdotas. Jā, labā nozīmē. Tiešām ir jau soldauts šim? Jā. Tas ir fantastiski. Tas ir superīgi. Tas ir tu rekordam. Bet tā ir ļoti liela atbildība, jūs nesaprotiet. Atbildība par to mēs varam parunāt, bet, dārgie EHR latviešu klausītāji, es ieskicēšu vēlreiz. Soldauts tuvojās arī Rīgai un Daugavpilī. Tā iemesla dēļ, es domāju, noklausāmies šo līdz galam, lai mēs sadzirdam līnijas, kā tās izskan. Atvadas varat negaidīt. Marš telefonā iekšā un biļešu paradīze. Jā, protams, ir tāda vēlme. Jā, bet vēlme ir jābūt, tas būs ļoti skaisti. Būs delfīns, tātad mēs noskaidrojam arēnā viens. Būs viens delfīns, bet varat pie tūplītēm pielikt klāt biļetītes un ļoti smuki būs. Un kas starp citu, kas ir fēni, šī dāvana dara gan sievai, gan mīļākajai. Jā, starp citu, lieliska iespēja meitenēm aizvilkt savus kungus uz koncertu. Jā. Vai arī kungiem pārteikt savas meitenes ar šo koncertu, jo koncertā būs un uzstāsies Kaspars Zemītis, mīļās dāmas. Tomēr vēl Latvijas romantiskākais klasiskās ģitāras virtuos. Viens no vecākajiem ģitāristiem Latvijā. Mēs kaut kā tieši, man šķiet, mums bija kaut kāda intervijas, neatceru vai Liepājā, tieši par Zemīti, un kā tur toreiz tika pateikts, ja ģitāra būtu sieviete, tad viņa būtu ļoti priecīga, jo tiešām viņš skaisti spēlē, un tas, ko viņš dara ar pirkstiem un stīgām, tas ir, ne tikai ar pirkstiem, ja. Ne, viņš tiešām labi ir saglabājies un lieliski izskatās, un arī, protams, Kārlis Lācis. Jā, mēs par Zemīti runājām, un Kaspars Grigalis, Edvīns Ozols un visas mūsu dāmas. Jā, tieši tā, dārgie puiši, kādas ir
Interbusuļu meitenes piedziedātājs. Brīnišķīgā formā. Jūs vispār varat nesīties visu koncertu ne uz Interu, ne uz to Delfīnu, bet uz tām meitenēm. Kungi, aiziet! Nu, un draudzenes sapratīs. Es nezinu, mēs tā kā ejam divus ceļus tikko tā kā, lai kungi iet ar dāmām, bet pēc šī stāsta kungi ies vieni. Ir arī vientuļie kungi. Ir vientuļās sirdis, par to jau mēs arī runājām dziesmā līnijas. Jā, par tām attiecībām, par to mīlestību. Pie tā mēs vēl tiksim. Jā, pie tā mēs vēl tiksim, bet tās vientuļās sirdis ir nemazums. Jā. Es domāju, ka tiešām jums ir vesela tāda iespēja buķete sniegta. Klausāmies šo raidījumu līdz galam, noklausāmies līnijas, lai apstiprinātu stāstījumu, un tad ir jāpēr biļetes un jādodas uz koncertiem. Laiks spēlē numur 3. Kurš tas ir? Spēle. Kurš tas ir? Nu, ko, dārgie viesi, noslēdzošā spēle, kurā... Jau noslēdzošā spēles ir 3? Es sapratu, ka negribu zaudēt, es negribu atklāt nevienam. Pagaid, kāds mums palika tagad rezultāts? 1-1? Es gribu, lai tie paliek kā baltie meli, lai viņi tā nepaliek. Man nav motivācijas censties vienkārši. Kāpēc 2-0? Tāpēc, ka tu pirmo spēli uzvarēji, otro tu arī uzvarēji. Tu nepareizi pateici, arī tu astronautu pateici, līdz ar to 1-0 vispār ir spēle. Mums ir 1-0. Nu, bet kā, viņš jau pateica pēc tam būm. Nu, bet es arī varēju divreiz minēt. Okay, jo mums jau it kā, es atsaukšu atmiņā, ko mēs darījām. Tātad bija nepareizi, un tad es lasīju piedziedājumu daļu, kurā tika minēts. Bet tad es jau nemaz neminēju. Es sapratu, ka tu vienreiz mini un nepareizi. Ir 1-0, es piekrītu. Izņēmuma kārtā es pieņemu viesu izstrādātos noteikumus bez nolikuma lasīšanas. Ir 1-0. Un, ja būs neizšķirts, tad ar veco dedukcijas metodi. Ja mēs nav jau varianti piekāpšos tālus baronam. Līdz ar to man nav iespēja uzvarēt. Jā, lūdzu, beidziet. Kā salika mūs kopā, ne? Tāls un barons, vai ne? Jā. Labi, tātad šī spēle, kurš tas ir? Es tūlīt pat lasu kādu faktu zināmu vai nezināmu jums par kādu Latvijas mūziķi, kas ir noticis vai atgadījies, un jums ir jāuzmin, par kuru izpildītāju ir šis stāsts. Es ceru, ka tā ir Aija Andreja Vaišpura. Man zināms, priekšrocības varētu būt tajā ziņā. Ok, labi, vai arī par UFO. Otra versija. Jā, ceru, ka tas būs Kaspars Zemīts. Labi, es lasu. Labi. Šis mūziķis salīdzinoši nesen, kādā piekdienā pēc koncerta, uzzināja satraucošu ziņu, ka uz pirmo no papildu koncertiem 2. februārī palika nenopirktas 4 biļetes. Viņam bija momentāli skaidrs, ka ir liela problēma. Kā saka mākslinieks, 4 no jums, kam viņš bija īpaši atvēlējis īpašu vietu papildu koncertos, beigās tomēr neiegādājās šīs biļetes. Tā esot sabotāža. Kā sauc šo mākslinieku? Ansis. Tieši tā! Un Ancis šo ziņu vakar ir izsūtījis tur savam fanu pulkam ar tādu humoru. Man šķiet tik fantastiski tiešām, ka viņš tā jautri pajoko par to, ka 4 biļetes netika nopirktas. Un vēl viņš piebilst to. Tas tiešām noziegums tās 4 biļetes vienkārši. Bet, ja godīgi, ir ļoti bieži tādi gadījumi, kad paprasa, ielūgumu, tad mēs redzam, ka nav ieradies tik daudz cilvēku, kas gribēja tikt, un tas ir tik žēl. Un sevišķi ir dažas pašvaldības, kuras savās koncertzālēs pieprasa veselu rindu, viņiem vajag. Tad aizies koncertu, un tur ir tukša rinda vienkārši stāv tā kā, un tas ir tik forši, ka tā rinda ir tukša, vienkārši tik daudz svaiga gaisa uzreiz ir. Nu ko, draugi mīļie, rezultāts ir 1-1, kamēr mēs klausāmies dziesmu numuru 4. Mēs noskaidrosim, kurš veiks patiesības zvanu, jo kādam tas būs jāveic. Nu, mēs abi varam veikt. Jā. Nu tad klausāmies, kā tas viss atrisināsies pēc 4. un 3. vietas. Dziesma numur 4 Justs Baltajos palagos. Dziesma numur 4. Nav man spēka, gribas un padoties vēl mazliet tev klāt. Es gribu būt blakus vēl. Dziesma numur 3. Līdz kaklam manas skumjas. Ļauj man justies citādāk, nekā tu par mani domā. Latviešu dziesmu top 10. Latvijā spēlētāko radiohitu iknedēļas tops. Nu, redz, arī dziesma numur 3 ir izskanējusi kaut Kailī ar singlu Ļauj man. Wow, super! Mums vēl ir daudz, kas jāpaspēj izstāstīt, jo tomēr koncertu tūru dziesmu visu vēlreiz vajadzēs apkopot. Kā mēs darām? Ir neizšķirs rezultāts, ir jāveic patiesības zvans.
Kā rīkosimies? Akmeņu šķērs papīrīts vienmēr nostrādā. Kam tu zvanīsi? Ja tu zvanītu, kam tu zvanītu? Es nekad neesmu melojis. Nekad. Nu, tad mēs varam iztikt bez akmeņu šķērs papīrīts. Es vienkārši varu piezvanīt. Es piezvanīšu vienkārši Kasparam. Super! Kam tu zvanīsi? Kasparam Upacierim? Jā. Super! Esat gatavi? Aiziet! Kasparim, labdien! Atceries, tu vasarā gribēji pie manis palikt pa nakti pēc halturkas. No. Un es teicu, ka tu mierīgi vari braukt. No. Patiesībā es tā baigi negribēju, lai tu brauc, jo vien būtu atkal vēlu jāsēž līdz rītam, būtu jābūt viesmīlīgam. Un tā baigi negribējās. Bet ja tu būtu atbraucis arī, protams, nekas, bet tas nebūtu no tīras sirds. Nu, tā ir, jā. Kas noticis? Nē, es vienkārši gribēju pateikt atklāti, atvainoties tev par šiem te logu baltajiem, tiem saucamiem meliem. Kaut kāda sirdsapziņa tā ierunāja. Man ierunāja sirdsapziņa, jo es pārdzīvoju. Vienkārši tas nebūtu bijis no sirds. Ja es tev būtu sagaidījis, tad hei, sveiks, Kaspar! Prieks tevi šeit redzēt, bet tas, jā, nu, ja tu būtu, bet labi, ka tu aizbrauc mājās, ka tu neatbrauc pie manis, ka tu izdomāji tomēr nepaliek tas nozīmē, ka tas ir tā, tas nozīmē, ka, turpmāk tad nē, jā? Nē, tā bija vienkārši tāda reize. Nē, Man bija reizes tad, tajā brīdī. Es tevi sapratu. Jo, būsim jau godīgi, nav jau tā, ka baigi gribās, ka kāds pie tevīm tur paliek, vai ne? Tur jau tā lieta, jā. Jāvāra tējas, maizītes jāsmērē, un vēl sieviņai, tu zini, kā man sieviņa Balti palagi jāklāj. Balti palagi jāklāj, un kaut kādi dubultie matrači sevišķi tev. Jā. Tas ir skaidrs, jā. Jā, tā kā tā. Piepūšamos labāk, nē, jo piepūšam, tas... Viņi izpūšās, tad tev... Jā, tur jau tā lieta, un tad tev pa nakti jāceļās augšā, jāspiež tam, kas ir kompresoram, poga. Tie, kas ir šaurie no tiem jau tāds 60. Nevar izgulēt, jā. Tiem, kur 60 kg, tie ir domāt tiem cilvēkiem. Nē, tie ir domāt, es nezinu, kā viņi domā. 60 gadniekiem tu domā, piedod, es pa svaru uzreiz. Sorry, piedod, jā. Jā, labi, Kaspar, sveiciens tev no Latvijas EHR, latviešu hitiem. Jā, Inters Bustuls zaudēja spēlē, kurā viņam bija jāatzīstās melos kādam, kuram viņš ir samelojis. Kas var Upacieru sveiks, te Toms Barons. Paldies tev, ka tu pacēli klausuli. Viņš kurā gadījumā dirš. Jā, es diršu, jā. Nē, Ko tu dirs ar vien var sakot, ko tu dirs ar vien var sakot, Jā, bet piedod atvaino, Kaspar, pa to reizīt, un tiekamies. Priekšnojautās. Bet tās čības jau tev nodara, ko es tev uzdāvinu. Čības ir fantastisks, viņas ir siltas. Tās tu arī nevalka. Tu viņas nevalkā. Nē, es valkāju, kāpēc es nevalkāju? Tie ir meli. Kāpēc es nevalkāju, es nezinu. Starp citu, es valkāju, jā, vairāk tās, kuras man sieviņu uzdāvināja, nevis tās, kuras tu man uzdāvināji. Figūras, kafijas aparāts. Kafijas aparātu es arī nelietoju, kuru tu man uzdāvināji, starp citu. Kādu? Tu teici, tu man uzdāvināji kafijas aparātu, tev viņš nebija vajadzīgs, jo nevarēja kapsulas nekur dabūt. Atceries? Un es tev uzdāvināju. Tu man uzdāvināji arī tādu radio, kuru var tikai dzirdēt tad, kad tu griez ģeneratoru ar roku. Tu man dāvināji arī kopā, bija vēl tas kafijas aparāts. Es šīs divas lietas, kuras tu man 3 lietas neizmantoju. Tās putniņš gribēja mest ārā, bet es domāju, es to aizvidu. Jā, labi ir. Davai, čau, Kaspar. Tiekamies. Davai, čau, jā. Čau. Vakarā 9, jā? Vakarā 9. Davai. Par neko tu sūtīji scenāriju. Tev uz redzēšanos, tā? Teikšu tā, labi, ka aizgāju tieši pirms ieraksta pārsiet zirgu, jo varen smieklīgi un līdz asarām. Tā tas ir. Kā tu jūties šobrīd? Vispār. Fantastiski. Kā balta lapa. Kā dziesmā līnijas. Jā. Es saku milzīgi paldies tev par šo zvanu, tu esi malacis, izturējis sodu. Es domāju, ka lai ir laiks noklausīties šīs dienas top 2. vietu. Tie ir Laikas un Kristīna Pāža ar rīts, un tad jau liksim lielo punktu
Uzī, klausoties dziesmu līnijas. Bet tik foršas dziesmas. Nu, un pie tam Laikas un idejiskais tēvs Arnis Račinskis ir arī līdzatbildīgs. Pie albuma spēlē savā burvju flautā. Viņš ir šī miksētājs. Jā, viņš ir miksētājs. Šito gan es biju palaids garām. Un viņš tik atbildīgi piegāja tai lietai un bija atsevišķs čats ar nosaukumu Grammy. Ceļā uz Grammy. Ceļā uz Grammy. Jā. Nu, tad par to arī parunāsim uzreiz pēc dziesmas numur 2. Dziesma numur 2. Bet taču rīt, gudrāks par vakaru. Bet taču rīt, gudrāks par vakaru. Latviešu dziesmu top 10. Latvijā spēlētāko radiohitu iknedēļas tops. Redzu, kā jau solīts, kā latviešu klausītāji un kā latviešu YouTube kanāla skatītāji. Šajā topā atkal mums ir 11 dziesmas. Tā iemesla dēļ pirms pirmās vietas abi šīs dienas viesi ir paņēmuši līdz pirmatskaņojumam no Interbusuļa albuma Spēlē savā burvju flautā dziesmu ar nosaukumu Līnijas. Tieši tā. Nu ko, tad par visu secīgi. Jā, dziesma Līnijas, burvīgs Kārļa Lāča skaņdarbs ar Elīnas Sproģes vārdiem, Jāņa Aišpura producēts, abonementu orķestra iespēlēts, abonementu orķestra meiteņu iedziedāts, Interbusuļa iedziedāts, Ārņa Račinskas samiksēts. Jā, Reņa Kārkliņa nomāsterēts. Jā, un Stīgu grupas iespēlēts. Un Pūtēju grupas. Jā, no Simfonieta Rīga bija stīdzinieki, Latvijas radio Big Band bija Pūtēji un lūk, tāds, pieticīgs sastāvs. Pieticīgs. Vienu lietu aizmirsāt. Kas vēl ir tapis? Līriku videoklips taču. Nezinu vārdus, uz koncertu jāmācās. Jā, wow. Un starp citu, mīļie draugi, tiešām YouTube kanālā Interbusuls ir pieejams lirika video. Un kas ir vārda autors dziesmai? Elīna Sproģe! Jaunā daudzsološā dzejniece Elīna Sproģe. Un viņa, cik es nopratu, Jāni, varbūt tu zini ko vairāk, bet pēc nostāstiem šis ir viņas pirmais teksts kādai dziesmai. Tādas varētu būt, jo pirms tam viņa rakstījusi tikai rakstus vai grāmatas un kuratora izstādēs. Viennozīmīgi šī ir viņas pirmā dziesma, kas tik plašā mērogā izskanēs, kas ir tā kā publiskota. Redzi. Iedziedāta. Un kādos plauktos uzreiz pa augstiem plauktiem. Vispār super, jā, super. Un vinilā iekšā. Vinila platē, jā. Un starp citu tajā video, lirika video, tas, ko jūs redzēsiet uz sienas, tad tekstiņi, kur iet, tas ir pa īstam, tas nav nekāds kompjuters, jā. Viņi ir projicēti tur visu. Iedomājieties, nekas nav. Magic. Yes. Un dziesmiņu arī kaut ko var pēc tam. Protams, tieši tagad arī to vajag. Par ko ir dziesma, Inter? Par ko ir dziesma, tieši tā. Dziesma ir par mīlestību. Ir cilvēki, kuri ilgojas pēc mīlas. Viņi zina, ka viņa kaut kad atnāks. Ja neatnāks, tad skaidrs ir viens, kaut kad jau tas notiks. Ja? Bet ir, protams, arī tāda mīlestība, kura ir pārāk dziļi ievilkusi savas līnijas, jā. Pārāk dziļi ievilkusi savas līnijas, jā, un tu no viņas nevari tikt vaļā, un par šīm te attiecībām vecajām, kuras jau kādu laiku ir beigušās, nepārstāji domāt. Bet tad, tu sajūties vientuļš, un tu esi uzsācis jaunas attiecības, un tad nekas cits tev neatliek, kā ņemt baltu lapu un vilkt tās līnijas jaunam, un aizdomāties tikai mazliet kaut kā, tad, kad tev ir skumji par tām vecajām līnijām, ja, kuras iespējams vairs nav nemaz tik spilgtas, ja, kā šīs līnijas, kuras pārvilktas mums ar Jāni, kas savieno mūsu rokām, kuras savieno mūsu un vispār mūsu līnija. Jāni ir diezgan spilgta un vēl joprojām. Spēcīga. Viņa ir spēcīga. Un man ļoti patīk, Jāni, tā mūsu, var teikt, draudzība, kur ir izveidojusies. Ja, viņa ir tāda sirsnīga. Un starp citu bija ļoti, ļoti labs gadījums. Melosa vai patiesība? Tā būs patiesība. Bija Liepājā koncerts soundpoetiem.
Jānis man piedāvāja biļetes, teica, es pats esmu nopircis, es pats viņam arī parādīju, ka mēs nopirkām ar ģimeni. Tā bija, visi mēs nav melots. braucām. Un tad koncerta diena, un mēs, protams, pa mājām ņemamies, un nākamajā dienā Jānis zvana, kā patika koncerts, un te es atcerētos, vakar bija koncerts, bija jābrauc uz Liepāju, un tā mēs arī neieradāmies uz Soundpoints koncertu. Tās bija tās 4 biļetes, kas tur palika tukšas tajā Jā, zālē. tās bija tās tukšas 4 biļetes. Bet redz, šajā gadījumā jau vismaz biļetes bija nopirkts. Nu, Jā. Pusceļš tika veikts, jā. Bet tas bija, mēs tā pārdzīvojām. Tas bija patiesi. Tā pārdzīvojām, tas bija drausmīgi. Nu, lūk, tādēļ, dārgie Ekāra Latviešu klausītāji, Ekāra Latviešu YouTube kanāla skatītāji, lai jums nebūtu identiski. Pirmkārt, veicat šo pusceļu, iegādājoties biļetes paradīzes kasēs. Biļetes paradīzes bija pareizi. Jā, tieši tā. Ir Daugavpils un Rīga vēl ir pieejamas, bet, cik tur vairs palicis, krūzīte tūlī būs pilna. Un man šķiet, tas, ko tu stāstīji par singlu līnijas, par šīm te projekcijām ar liriku, tas ir man šķiet, tev nav nekādas lapas jāņem, kāds tas tekstām, dziesmām, tur kaut ko tu vari skaisti skatīties un mācīties. Jā, un dziedāt. Un tur arī tas Inters Busulis tajā dīvānā dzied līdzi, varat sekot līdzi lipsingam. Lipsingam, jā. Ja nu neredzat tos burtiņus, paņemiet, piezūmojiet butužļa galvu, un tad jau arī varēs iespējams nolasīt tie, kur no lūpām lasa. Un sagatavojiet salvets un mutautiņu, būs jāparaud. Būs jāparaud, jā. Visiem mīlniekiem veltīts. Dargie radio klausītāji un YouTube kanāla skatītāji, jūsu priekšā es saku abiem šiem lieliskajiem māksliniekiem milzīgi paldies par to, ka ieradāties. Jūs bijat fenomenāli savā būtībā, jūs katrs esat unikāls, man šķiet tas, ko jūs kopīgi šobrīd esat paveikuši, to visu mēs pirmām kārtām redzēsim 8. martā arēnā Rīga. Šis ir tas mirklis, lai jūs kopīgi pieteiktu šo singlu. Tieši kamerā. Dāmas un kungi, ja Talsi būtu karaļvalsts, šo dziesmu izpildītu tās karalis Inters Busulis ar dziesmu. Nē, es negribētu tomēr tādu pieteikumu, Jāni. Mans draugs Inters Busulis ar jauno dziesmu. Jā, tas ir daudz labāk. Mans draugs Jānis Aišpurs kā producents dziesmā Līnijas arī noteikti ir līdzvainīgs skaņai un visam pārējiem, ko jūs dzirdēsiet šajā dziesmā. Dziesmu Līnijas, abonementu orķestrs un klausāmies. Inters Busulis. Iedomājies līniju velts, tāds būtu tev mans pieskāriens. Izsmērējies es, grafīs tev starp pirkstiem sākļautiem. Kad uz vaiga tev nospiedums rokām uzstriepts, ar laiku zīmējums izzūd galīgs. Nemāņas, bez skaņas, kā miglā horizonts, it viss starp mums tūmst. Metiem garas domas, balts kā papirstu, kā aktieris bez lomas, pēc vārdiem augstitu. Uztraucies, cik tālu vēl klusums ies, rakstīsim viens otram pāri. Vārdus un teic, tāda varbūt mūsu satikšanās, atzīšanās, ka vietā svešas līnijas sazīmētās, kad uz vaiga tev nospiedums rokām uzstriepts, neziņas zīmējums viegli dzieds. Nemāņas, bez skaņas, kā miglā kā aktieris bez lomas, pēc vārdiem augstitu. Uztraucies, cik tālu vēl klusums ies, rakstīsim viens otram pāri. To telpu tik vāri, tik kāri, vari mani jau izdomāt. Manus vaigus tu zīmē turpināt, un līniju pēc līnijas tik liekot klāt.
Dargie EHR Latviešu hitu klausītāji un dargie EHR Latviešu hitu YouTube kanāla skatītāji. Priekpilni ar asarām acīs, jo tieši tādi ir Jānis Aišpurs un Inters Busuls. Es ceru, ka šis raidījums tiešām jums paliks atmiņā, atgādinu vēlreiz. Biļetes vēl ir pieejamas biļešu paradīzes kasēs. Koncerti vēl nav izpārdoti, šķiet Arēna Rīga un Daugavpils. Noteikti varat paspēt iepriecināt 8. martā savu sirds mīļoto. Es Toms Barons šodien no jums atvedos un top 1. vietā Emīlija ar savu singlu Sirds pelnos. Tiekamies nākamā ceturtdien, 3:00. Dziesma numur 1! Ar vienu domu sirds tev nav pelnos, jo zaudējot visu, zaudē neko. Bet ja nu man sāp, tas ko, tas uz brīdi mani atbrīvo, atslēdz vanš un acīs. Latviešu dziesmu top 10. Latvijā spēlētāko radiohitu iknedēļas tops.